Sveicieni raidierakstā Digitālais Enkurs. Raidieraksts par uzņēmējdarbību, uzdrīkstēšanos un neatlaidīgu ceļu uz panākumiem digitālajā vidē. Raidieraksta epizodēs runājam par uzņēmējdarbību kā nepārtrauktu mācīšanos, digitālo vidi kā spēcīgu resursu, kopā meklējot, kā digitālais mārketings un attīstība palīdz izveidot nākotnes uzņēmējdarbību. Mani sauc Ilona, un esmu šī raidieraksta vadītāja. Un kopā ar mani katrā epizodē studijā būs gaidāmi viesi, kuru stāstos un viedokļos ir patiešām vērts ieklausīties. Sveicieni raidieraksta pirmajā epizodē 10 eiro vienādības zīme jaunietis uzņēmējs. Epizodē runāsim par to, kā no drosmīga lēmuma un pirmā ieguldījuma tika dibināts uzņēmums Sam Martin Group. Un epizodes nosaukums nav nekāds joks, bet reāls piemērs, kā iemaksājot uzņēmumā minimālo pamatkapitālu 10 eiro vērtībā, kas būtībā ir arī pusdienu nauda, var dibināt uzņēmumu un ienākt biznesa vidē. Šo stāstu pastāstīs arī mans foršais kolēģis Sandris. Sveiki, Sandri! Sveika! Man ir liels prieks, ka apvienojoties, mēs esam kļuvuši par šī raidieraksta komandu, un es jau redzu, ka tu ar nepacietību gaidi, ka tev tiks dots vārds, lai dalītos savā stāstā, savā pieredzē un iedvesmot arī klausītājus. Tāpēc ar lielu lepnumu tevi pieteikšu šodien pie mikrofona Sandris Magonis, uzņēmuma Sam Martin Group dibinātājs. Sandris līdztekus savam uzņēmumam darbojas uzņēmumā Settinbound, kas veido pielāgotus AI risinājumus atbilstoši tieši Latvijas tirgumu un mūsu valsts valodai, kā arī ir WordPress community komunas biedrs ar vēlmi nest Latvijas vārdu lielajā WordPress komunā. Un pirms ķeramies klāt pie jautājumiem, vēlamies pateikt arī lielu paldies Jānis Puševits vides dizaina studijai par iespēju šajā brīnišķīgajā gaisotnē ierakstīt arī mūsu raidierakstu. Tad jau ķersimies klāt. Dienā mēs visi esam diezgan idejām bagāti un mēdzam kalt arī galvā visādus plānus, bet tad iestājas strupceļš tieši ar to realizāciju. Kā tev radās ideja uzsākt savu uzņēmēju darbību un tad atklāja, kāds bija tas pirmais ieguldījums? Tad, jā, tā ideja man ir diezgan sen. Varētu teikt, ka tas man aizstākā studēt loģistiku ar TPV. Un tas notika, man liekas, 2. kursā, kad es sapratu, ka es vēlos veidot savu uzņēmumu. Jo atnākot uz Rīgu, mācoties, man liekas, jau mācības iesākās 1. septembrī, kā visiem mums. Un labi atminos, ka 9. septembrī es jau strādāju. Un tā kā pa to pirmo gadu jau bija tā pirmā pieredze izveidojusies, un es sapratu, ka es gribu veidot savu. Nu jā, un tā es strādāju. Pastrādāju vairākās darbvietās, tā skaitā arī lielākos uzņēmumos, kā Tele2, Bite, Home3, tieši biznesa segmentā. Un tas man iedeva tādu, laikam, starta punktu, kad jā, es to varu, jā, un tas liek saprast to visu biznesa pasauli, un tad kaut kā, laikam ejot, sadraudzējos ar Jāni, viņš man ievirzīja šajā dizaina pasaulē, iedeva, man liekas, tādu izjūtu par dizainu, un tad pienāca tā viena diena, kad es sapratu, ka jāveido viņam mājaslapa, un jā, tā radās tas, kā saka, mazais bērniņš, kas bija Sam Martin Group. Šobrīd jau mums notiek rebrandings, būsim kā EvoX, respektīvi piedāvāsim daudz dažādus pakalpojumus arī citām aģentūrām, attiecīgi ir paplašinājumi, tirdzniecības, serveri un viss kaut kas cits, un šobrīd tiecamies uz Eiropas tirgu. Tā. Un uzsākot savu uzņēmējdarbību, to bija kaut kāds konkrēts strateģiskais plāns, iepriekš viss izpētīts, vai tu paļāvies vairāk uz praksi un... Intuīcija. Es esmu pēc horoskopa zivs, un zivīm ir ļoti izteikta intuīcija. Es saku, tā ir tāda man dota dāvana just un sajust pirms jau tas notiek, un es kaut kā paļāvos to intuīciju. Man nebija plāni, bet es noteikti iesaku veidot plānu. Jo pirmie šie 3 gadi ir bijuši smagi, ir bijuši izaicinājumi pilni, jo nav bijis plāns. Nav bijis plāns, kur ielūkoties un pastīties tā, es esmu sasniedzis šo vietu, kur man tagad doties tālāk. Es uz sajūtām devos. Protams, dažādi
jau pirmie mīnusi, pārāk lieli izdevumi un domāšana, kā tagad visu savest un kā tagad viss būs, bet kaut kā, laikam... Bet nav tā, ka reizēm tas plāns otrādāk, viņš mazliet piebremzē, ka tev ir kaut kāds konkrēts plāns, un tu visu laiku tiecies tikai pēc tiem plāna punktiem, un attiecīgi neizmanto kaut kādas citas iespējas, vai ļoti koncentrējies uz to, un tad nevari paplašināties, vai tur spērt soli pa labi vai pa kreisi, ka tu visu laiku esi vienā punktā. Es teiktu, ka tā ir tā otra galība tam biznesa plānam. Numur 1 ir, tur ir jābūt pa vidu citam. Es teiktu, tāds vidusceļš jāatrod. Man vienmēr patīk teikt, ka jebkurā situācijā ir jāatrod vidusceļš, jo gan viena puse, gan otra tās būs divas galības, ja? Galība numur 1, kurā es esmu, man liekas, izgājis, ir bez plāna būt, bet kā tu tikko ieminējies, šo piemēru sacīt, tu ieminēji to otru galību, ja? Un es gribu pateikt to, ka dzīve vienmēr ievieš korekcijas. Dzīve vienmēr tevi pabīdīs, pastums, jo tev ir jāaiziet kaut kam un kaut kas jāapgūst un tā tālāk. Mēs varētu turpināt, ja? Tāpēc es teiktu vidusceļu. Neiegrožo, ja tev vetā dzīve uz to pusi, ja tev ir tā grūtība, ja tev ir tas pārbaudījums, izej, izdari un nepadodies. Jā, kā neejam galībās, teikt tā. Tad visur jābūt tam zelta vidusceļam. Es vienmēr saku, jābūt vidusceļam, jo pat ja mēs draugiem strīdamies vai kaut kādiem partneriem ikdienā, vai ir, tā kā attiecība partneri, ģimene, ja, ir grūti. Es arī esmu izgājis tādā caur ģimeni to, kad ir grūti, kad grib nolikt kaut kādu to pusi, kā es uzskatu, ja. Netiek tas vidusceļš saskatīts, ja. Tā man arī draugiem bijis. Ir tā kā draugi paziņu lokā, ka nē, tev ir jāiet tā, nē, tev ir jādara tā, ko tu tur domā, nē, tev ir jāiet šādi, jā. Es teiktu, jā, jābūt sinhroniem. Arī tā paļaušanās uz sevis, intuīcija. Jā, paļaušanās, intuīcija. Varbūt citiem nav intuīcija, bet paļaušanās un testēšana, jā. Pat ja tu ļoti labi zinās teoriju, Praksē ir kaut kas pavisam pretējs. Jā, tas negarantēs, ka tas, ka tajā grāmatā, ko tajā teikumā, ko tur gudru stāstīja, dzīvē strādā pavisam savādāk. Tas pats, ka loģistikā viens bija tas, ko man mācīja, dzīvē noteikti savādāk. Tas ir normāli. Uzņēmums jau arī pielāgojas savām darbībām. Jā, un cilvēki, komanda, tas viss iet kopā. Un tu minēji, ka tu jau strādā no vidusskolas laikiem. Jā, no pirmā kursa tie bija, cik tas iznāk? 16, 17. 17, jā. Un tā kā tu arī gan jaunībā strādāji, gan arī tavs uzņēmums arī tika dibināts vidusskolas laikā. Uzņēmums tika dibināts 3 gadi atpakaļ. 3 gadi atpakaļ, oficiāli tika nodibināts, jā, un tad vēl iepriekš jau darbojos, es strādāju, es testēju, es mēģināju atrast to visu, un tad, tad vienā dienā es nonācu draudzībā ar Jānis, nonācu šeit, un tas man iedeva to punktu, kad, tīmekļu vietņu izstrāde, e-komercija, jā. Tur vajag dizainu, tur vajag to, kas man jau iekšējās mēs no pusauģu gadiem bija tas IT, datori, viss tādas lietas man bija iekšā. Es nezinu, kāpēc es gāju loģiski mācīties. Bet ir laba pieredze un daudz zināšanas, protams, viennozīmīgi, ļoti tāda plaša spektra profesija, bet, jā, es varbūt gāju kaut kā savādāk, bet dzīve man atgrieza tur, kur man bija vajadzēja būt. Vienkārši caur pareizā laikā un varbūt caur pareiziem cilvēkiem. Es par saku, varbūt tieši Jānis bija tas cilvēks, kurš mani tā kā iemet apakaļ, kad reku, tas ir dizains, tas ir estētisks, tas ir skaisti, tur daram tā, pakojam tā, pārdomājam tā, uzliekam birciņas, kastītes, visam vajag būt ļoti labi, kvalitīvi, jā, neko nevar atļauties, tur tā, šitā tā, kāds garastāvoklis tā iepakoja, jā, un jā, viņš kaut kā iemācīja. Arī to cieņu pret cilvēkiem, to cieņu pret biznesa partneriem. Ik pa laikam uzdāvināt kaut ko, tur šokolādi kasti vai kaut ko, piemēram, kā viņš no sava sortimenta, no studijas, kaut kādas augu kompozīcijas piedāvā, partneriem dāvina, jā.
Tā viņš man iemācīja to, es teiksim, jā, to tādu estētisko pusi un veiksmīgu biznesa attiecību veidošanu. Un tad tā jaunība uzņēmēja darbībā, Jā, tas tomēr ir izaicinājums vai vairāk prioritāte? Es teiktu izaicinājums, jo tev ir bieži vien jāatsaka kaut kādiem pastākumiem. Tev tā domāšana mainās, tu kļūsti pieaudzis cilvēks, tu nevari tur ballītes un izklaides, jā, tomēr tā ir atbildība. Tas pats viss kaut kāds juridiskās lietas, nodokļu jautājumi, tā viss ir atbildība. Un varbūt bija tas, kad man bija izaicinājums izsijāt savu tādu draugu, paziņu, radu, ģimenes, to visu loku izsijāt, un teikt, kas man pasaka to, ka nevari labāk ej maksimā strādāt, ej labāk tajā loģistikā, ej un sities, ej strādāt zem kādu, un kas gāja tādu, ka es iešu, es darīšu, un visu, un ka te tā kā spiež nost. Jā, tas bija grūtākais, tas bija tas izaicinājums. Bet, tā kā ja profesionāli skatāmies, nē, enerģija, viss, tu vienkārši ej un dari, un idejas ģenerējās. Tagad paliekot vecākam, man liekas, grūtāk. Jā. Un tad IT joma ir arī ļoti konkurētspēja. Jā. Un kā tu saskāries ar konkurenci uzņēmējdarbības pirmsākumos? It īpaši, ka tu biji jauns uzņēmējs, kas ieiet lielajā tirgu un konkurē jau arī ar pieredzējošiem uzņēmējiem, kur jau tirgu darbojas vairākus gadus. Konkurence ir sīva, bet konkurence vienmēr nāk par labu. Gan man, gan šiem uzņēmējiem, kas jau vairākus gadus, jā, jo parasti tā, ka ko uzņēmumi, kas iegūst kaut kādu monopolistisku titulu, viņi, es parasti saku, atlaiž, viņi atpūšās. Bet tiklīdz ienāk jaunas svaigas asinis un ienāk ar kaut ko jaunu, kaut ko kreatīvu, ar kaut ko tādu, kas nav tev servis, apkalpošana, ka to visu sajūtu, to visu procesu, ka klients pie tevīm atnāk nodrošināt maksimāli patīkamu, jeb respektīvi strādāt kā zīmolam, bet kurš nav dārgs, kur var atļauties jebkurš, jo mūsu uzņēmuma vīzija arī par to būt pieejamiem jaunu uzņēmumiem, mazajiem un vidējiem. Pat ja cilvēks man atnāk un pasaka, man ir 300 eiro budžets, vai var kaut ko izveidot, mums atbild, nē, tu nesagaidīsi. Mēs atradīsim, mēs izraksimies, un mēs tev iedosim tikpat labi, tikpat kvalitīvi, cik atnāk klients, kuram ir lielāks budžets, jā, vai sarežģītāks projekts. Domāju, ka jā, tās ir tādas svaigas asinis, bet ir jāatcerās ļoti viens svarīgs faktors, kad pat mūsu jomā, vai jebkurā citā, katrs mēs esam atšķirīgs. Jā, kā sēja tieši diferencēts, varbūt nostiprināt arī tirgu? Es teiktu, ieraudzīt tās puses, tās lietas, ar ko tu ej iekšā, kam tu vēlies palīdzēt. Tu gribi būt kārtējā aģentūra, kārtējais uzņēmums, kas prasa entos tūkstošus, iespējams par projektu, par kuru, tā kā nebūtu jāprasa, jā, vai tu kaut kā pielāgojies, vai tu pielāgojies klientam, vai tu viņu uzklausi, vai tu izēj ārpus kastes, ārpus rāmjiem, meklējot risinājumu. Jā, jo tas, ko daudz aģentūras, dara, ko esmu dzirdējis no klientiem, kad, jā, mums ir programmētājs, mums ir dizainers, jā, tas ir forši, bet varbūt, šim mazajam uzņēmējam, startupam tas nav vajadzīgs. Priekš tam tirgu ir dažādas, kā es saku, tēmas vai iepriekš sagatavotas veidnes, kas ir dizainiski sagatavotas, ja, kuras tu vienkārši atkal pielāgo klientam, pielāgo tehniski un pielāgo pārējo. Jā, protams, sarežģītākiem, lielākiem projektiem, jā, man arī programmētāji, man ir dizaineri, man ir automatizāciju cilvēki, speciālisti ir, to visu var izdarīt. Bet mēs bieži aizmirstam par tiem mazajiem, kuri kādu dienu viņi būs lielie spēlētāji. Un, kad tu vienkārši tajā brīdī, kad viņš pasaka, ka man ir tikai 300 eiro, ok, mēs atradīsim. Un man liekas, dienas beigās es jūtos ļoti labi. Jā, varbūt kāds uzņēmējs man teiks, ka nākotnē tur ar šito peļņu baigā nebūs, vai daudzām lietām, ko es dažu savādāk. Varbūt iedod kaut ko vairāk, neprasot par to. Jā, bet pagaidām ir ok, un man liekas, man tāds atkal nāk no tā cilvēka pēc tam. Tas saviņojums, tas gandarījums ir tad vēl tā. Zini,
Es pat nevaru izskaidrot tev. Viņš iedod tādu, kad kaut kas labs ir padarīts. Turpināt. Ejam uz priekšu, daram. Ļoti labs darbs ir padarīts. Viss ir sasniedzams, ka viss ir realizējams. Jā. Un man liekas, pats trakākais un emocionālākais tas brīdis, kad tas attiecis uzņēmējiem, kad tas uzņēmējiem, vīrietis uzņēmējs, viņš saka, man ir tikai tur 1000 eiro tam projektam, man neviena aģentūra neņem, un tu izstrādā, bet tas ir tāds rezultāts, ko man piedāvāja tur pa 5-6 tūkstoši, ka wow, un ka tu redz, ka cilvēkiem asaras acīs, ka viņš ir saviņots, un man liekas, tas ir tāds, Tas man laikam lika saprast, ka es daru labu, es daru pareizi, varbūt cik biznesa ziņā no finanšu puses pareizi, tas varbūt ir apstrīdams jautājums, bet tas emocionālais, ko es saņēmu, tas bija, es 2 dienas biju, man liekas, izsist no ierins, jo es to darīju kā ierastu darbu, kā jebkuram klientam uzmanība, komunikācija, viss. Tā kā, ir konkurence, varbūt kāds uzskata, ka konkurē, bet es parasti smējos, es saku, man nav konkurenta. Jo es tendējos uz sevi. Es netendējos, ko tur Jūris, Andris, Santa, es atvainojos, kas tas vārds sauc, tas ir kā piemērs, ko viņi dara šajā pašā lauciņā savā biznesā. Es netendējos. Un tā, man liekas, ir lielākā uzņēmēja problēma tendēties uz otru, man konkurence un tagad viss cauri. Nopietni, koncentrējies uz sevi, ar ko tu vari būt labāks, ko tu vari uzlabot, ko tu vari ieviest. Es ceru, ka daudz uzņēmēji par šo saklausīs un aizdomāsies, jo šī ir ierasta prakse Eiropā, tepat kaimiņos Baltijā, kad mēs koncentrējamies un domājam par sevi, par savu biznesu, par savu zīmolu, par savu uzņēmumu. Kā būtībā arī ikdienā, kad mums ir pieredze arī varbūt uz kādu citu skatīties, censties būt pārākam, bet nevienmēr tā kā tas pārāks ir tas pozitīvais. Es teiktu, ka tas pārākais aiziet baigi lielā ego. Arī uzņēmējiem, es atvainojos par izteicienu, bet brīžam liekas, ka tur ir tajā smadzenē vienkārši sakāpis, tas ego ir tik liels. Un es domāju, ka šito mums vajadzētu noņemt. Mēs visi esam cilvēki, mēs esam visi ar jūtām, ar sajūtām, mēs visi komunicējam. Man liekas, ir foršāk komunicēt tā, varbūt ne pārāk, kā saka tautā, čomiskā veidā, bet, draudzīgā veidā. Cilvēcisko faktoru arī ņemt vērā. Ja tīpaši mūsdienās, kad ir ļoti daudz tas mākslīgais intelekts, un kad mēs arī daudz strādājam attālināti. Un arī katrs ir kaut kur iegājis savās domās, savās pārdomās, un tā zaudējam arī kaut kur tā komunikācija ar citiem. Jā, bet man patīk, kā mēs ar manu bijušo Tele2 kolēģi runājām, kad mums Latvijā pietrūks komunikācijas prasmi. Mums viņu pietrūks, mums viņas ir švakas, Un mēs domājam, ka man uzņēmums man tagad baigi krūtais, Tikai jāparunā, jāuzklaus, jāuzdod pareizais jautājums. Jā. Bet tas, ko es gribēju pateikt ar to domu par to iedomību un to lielo ego, ir tas, ka nosēžamies bišķiņu uz zemes un nolaižam to ego, jo es esmu tāds pats cilvēks kā tu. Kāpēc es šo jautājumu tā pateicu? Tāpēc, ka ne tikai man ir gadījies, bet arī daudziem citiem jaunajiem uzņēmējiem, cilvēkiem, jauniešiem. Mūs neuztver nopietni, bet īstenībā es gribētu teikt, ka varbūt tās kaut kādā brīdī mēs varam apsteigt to uzņēmēju, kas ir 20-30 gadus biznesā, jo viņam nāk tā pagātne. Mums nāk svaigums un nākotne redzējums. Mēs kā paudze domājam savādāk. Un arī daudziem uzņēmējiem, ko es gribētu arī šobrīd pateikt, lai sadzird, nebaidamies pieņemt jauniešu starpā. Viņi iedos jums tonus, viņi iedos to, kas ir vajadzīgs tagad un nākotnē. Nesēžat ar novecojušām lapām, sazināties, uzrunājiet, kas saka, uzrakstiet, uzzvaniet, mums numuru visi ēpasti ir, mēs sarunāsim kaut ko. Cik man nav bijuši barteri kaut kādi sarunāt, vienmēr var atrast risinājumu, bet nolaižam to ego, mēs visi esam cilvēki. Un kāpēc šis kāpēc? Tāpēc, ka vienā dienā mēs sūtījām kampaņas ēpasta, un mums bija kampaņā tā kā, hei, sveiks uzņēmēji, es ceru, ka tev klājas labi, mēs tur piedāvājam AI risinājumus un tā. Ja tu zini, kāda man ēpasta atsūtīja? Mēs neesam sūdus kopā rakuši, lai tu mani uz tu uzrunāt, tev ir jāuzrunā mani uz jūs. Es domāju, kas tas ir? Kur tev tas ego,
kur viņš tev ir uzkāpis, kur viņš tev ir aizkāpis, nu nopietni. Savā ziņā mēs jau visi kolēģi. Un savā ziņā mēs visi, jo mēs katru dienu kāds kaut ko kādam pārdodam, kāds kaut ko pērkam, nu, jā, varbūt es ne tik daudz Latvijas uzņēmēju pakalpojumus izmantoju, īpaši no IT sfēras, ja, no citām sfērām, jā, bet no IT nē, jo tāpēc, kad es arī šobrīd strādāju kā lektors, mācot, ir kaut kāda atsevišķa serveru sniedzēja vai kaut kas, jā, tu tā komunikācija klipo, un tad tu pasaki, kāds pagaidu domēns, jā. Mēs viņasim piedāvājam, mēs arī, nu, tirgosim tālāk arī, nu, mūsu partneru hostingeru pakalpojumus, jā, mums šobrīd arī iet sarunas par sadarbību un pārstāvniecību Latvijā. Tur ir tā, ka tu veido vietni, viņš uzreiz automātiski iedod tādu pagaidu linku, jā, lai tev nav galveno domēnu jāslēdz. Latvijā jautā, kas tas tāds ir? Jūs tā kā vispār tur to kuku, man studenti to stāst, un es tā domāju, tā kā, nu, nopietni, nu, tā kā jūs pārdodat serveru, jūs nezināt, ka tā var izdarīt, ka tā var izveidot, nu, un, jā, tāpēc kaut kādās šajā IT sfērā, jā, visi serveri, plugini, visi mums sadarbības iet ārpus Latvijas robežām, un mēs, un tā jaunā paudze esam pieraduši iet uz tādu tā kā tu uzrunu, jo mēs negribam padarīt, nu, lai tu sajūties vecs, kā tev, nu, ja te uzrunā uz jūs, nejūties veca? Nu, nē, nu tā, nu, ja tā aizdomājas, nu, nav, nu, es jūtos vecs. Nē, nu, skatoties varbūt atkarīgs no situācijas, Nu, bet atkal tā uzrunāšana uz to, viņa liekas tāda... Bet, ja mēs tādā uzņēmēja darbības vidē to... Jā. Nu, ja mēs skatāmies uzņēmēja darbības vidē, tad es teiktu, ka pietiek ar to tu un ir ok. Protams, ja mēs tiekamies ar prezidentu vai ministriem vai deputātiem, protams, mēs saglabājam etiķeti un visu jūs un viss pārējais, ja? Tāda augsta līmeņa pasākumi un viss, jā, tur es visu akceptēju. Bet uzņēmēja darbībā, nu, kāpēc mums vajag? Un man tas ēpas ir ļoti pārsteidz. Un pēc tam nesen bija TikTok arī viens jaunietis arī bija šokā, tā kā viņam arī tikpat līdzīgi atbildēja. Reāli pārsteidz, mēs esam kopā sūdz rakuši. Jā, tas bišķiņš sāp. Es bērnībā raku. Tad, un atgriežoties arī pie pirmajām sarunām ar klientiem, partneriem, kādas tās bija un varbūt kādas sajūtas tev dominēja, satraukums, pārliecība? Satraukums, bet pirmais satraukums, jo tas viss bija jauns, to visu apgūpu pašmācības ceļā, tā kā tiešām pašmācības ceļā. Un šo es gribu daudziem jauniešiem uzsvērt, kad pašmācības ceļā mēs varam ļoti daudz ko iemācīties, tikai vajag gribas spēku un enerģiju, bet var apgūt. Un tiešām šo visu es apgūpu pašmācības ceļā. Es ļoti daudz lasīju, es daudz fórumos piedalījos, daudz dažādi video tika noskatīti, un jā, tas viss tika pašmācībā apgūt. Jā, un pirmās sarunas bija stresa pilnas, bet man laikam nāca tā pieredze no pārdošanas, jo es saku, es pēdējos kaut kādus tos gadus nostrādāju tieši šajos lielajos uzņēmumos, tieši biznesa segmentā un telepārdošanā, kas man deva to pārdošanas pieredzi. Un nu jā, tie zvani, tie e-pasti, jā, bija, jo es nezināju, kā, ko, nu, ja man būtu pa televīziju vai internetu pakalpojumiem, es saku, jā, nu, ir viegli, bet šis bija kaut kas jauns, un es domāju, tā kā man komunicē, kāds e-pasts man sūtīt, vai vispār sūtīt, jā. Un arī šodien joprojām ar kaut kādām lietām aizķeros, īpaši mārketinga jautājumos, ja, kad tu nezini, kā nokomunicēt. Vai tev atkal neuzrakstīs ēpastu, jā, vai neesam sūds rakuši kopā. Tas tā, jā, tas tā visu laiku liek domāt, kā rakstīt, kā komunicēt, jo ar Eiropu ir vieglāk. Un es varu teikt to, ka tagad pēc tiem 3 gadiem, tagad man sāk kaut kas kustēties. Tagad kaut kas sāk kustēties, kaut kādi vairāk projekti sāk ienākt. Varbūt nesenais WordPress pasākums Lietuvā, kur es biju, arī kaut ko iedeva, kad šie lielie uzņēmumi kā Hostinger, Omnisend, visi lielie uzņēmumi ar e-pastojumu un postus un dalījās un darbinieki komentēja, paldies, ka bija ar mums, bija prieks tā satikt, jo mēs esam partneri, ja. Un, nu jā, pirmās, jā, bija traki. Tagad jau ir tāda āda uzaugusi, tāda pārliecība, kad es zinu, ko es daru, es zinu, kādus servisus nodrošinu, mans uzņēmums servisus nodrošinu. Es pārliecināts par to, un par to es varu iet, krist un smieties un raudāt, jo es zinu, jo tas ir līdz pēdējai, teiksim, vīlei, ir atrunāts, izrunāts un pārdomāts. Viss tā kā uzņēmumā. Mēs ar tevi iepazināmies vidusskolas laikos, un no vidusskolas laikiem es tevi atceros kā ļoti ambiciozu, mērķtiecīgu, gribošu, zinošu, un es tik tiešām zināju, ka
šis jaunietis sasniegs ļoti daudz, un kuras ir tās īpašības no tavas puses vai rakstura iezīmes, kas palīdzēja tev dibināt tavu uzņēmumu un ienākt biznesa vidē? Tas, ko es jau teicu, jau tāda mērķtiecība, es jau, man liekas, sarunā minēju to vārdu, to atslēgas vārdiņu, mērķtiecība, reāls gribas spēks un vienkārši iešana un darīšana un nebaidīšanās. Kā man iznāks, kā man būs. Pat ja būs slikti, būs labi. Jo mums arī vajag to slikto pieredzi iegūt. Un, laikam tā, mērķtiecība, tāda gribas spēks un apņemšanās. Jo būs ļoti daudz cilvēki. Būs draugi, rādi, ģimene, kas pateiks, tu nevari, tev neizdosies, tev nesanāks. Bet tev ir jāpārvar. Un tajā brīdī tev ir jāpieņem tāds diezgan, kas man ir nācies pieņemt, tāds smagi lēmumi, kā pieņemsim kaut kāda attiecības saraušana tur ar radiem, ar ģimeni, ar draugiem, draugu paziņu loku nomaiņa. Jo mainās mani draugi paziņas, tie uzņēmēji laik kļūst kā paziņas, pēc tam jau kļūst kā draugi, un tad iepazīstina ar vēl kādu citu, un vēl kādu citu, un tu beigās saproti, man ir tik liels tāds draugu arsenāls, tādi veiksmīgi iedvesmojoši cilvēki, ja? Un kā es nesen klausījos, kad ir jāmāk būt un jāsaprot, vai tu spēj nostāt blakus cilvēkam, kurš ir veiksmīgs, vai tavs kodols to spēj izturēt, vai tu spēj priecāties par cita veiksmi. Jo mums latviešiem ir kas ļoti, praktiski iekšā, kad, viņam veicās tur jau gan jau melno biznesu laiž, ja? Vai tā uzreiz skaudība. Un es teiktu vēl vienu lietu, ko vajag paturēt pie sevīm, ja tev ir ideja, tur pie sevīm līdz viņu nerealizē. Un šī te jautājuma tādā noslēguma daļā es gribētu, man liekas, pateikt to galveno atziņu, kad vairāk dari ar darbiem nekā ar vārdiem. Jā, ir kaut kāds periods, kaut kāds brīdis, kad tev ir klusums, kā man pieņemsim tagad šis te periods, līdz tagad mēs esam šo raidierakstu radam, ja, un arī bija klusums, sociālā tīklos klusums, neko neliku, jo es ļoti strādāju, lai nākamā gada kaut kādu pavasari mēs jau varam to pielikt klāt, lai tagad jau uz decembri mēs varam kaut kādu jaunu pakalpojumu palaist, lai mēs varam to rebrandingu pabeigt, ja, un es ilgi nerunāju, man liekas, tu biji un vēl daži atsevišķi cilvēki, kas zināja par jauno nosaukumu, kas ir redzējuši pirmo kaut kādu logo, un tā kā, jā, labāk citreiz patur, jo ir cilvēkiem tā skaudība un var noskaust to tavu ideju. Patur pie sevīm. Pat ja tu nerealizē, tad kāds cits viņu paņems un realizēs. Tā, diemžēl, ir. Mums daudziem patīk zakt idejas, viņi nespēja ģenerēt idejas, viņiem patīk zakt, un to man ir ļoti daudz, tā kā tiešām daudz uzņēmēji, kā cilvēki ir stāstījuši, man bija ideja tāda, es pastāstīju draugam, un pēc gada skatos, tas ir realizēts. Reizēm arī tā dalīšanās ar kaut kādām idejām vai saviem mērķiem iepauzēti, jo tu kādu padalies, un tad kāds varbūt domā bišķiņ savādāk nekā tu, tev tiek aplausti spārni, un tu arī paliec uz vietas, neko nerealizējot. Es teiktu, tajā brīdī, ja tu kaut kur gribi realizēt, tad ej tiecies ar cilvēkiem, kas ir veiksmīgi tajā lauciņā, kuru tev vajadzēs. Ja tev vajadzēs programmētāju, meklē foršu, pieredzējušu vai, atrod to cilvēku, kur tev tu rezonē enerģētiski, kurš ir profesionāls, kuram ir pieredze. Varbūt viņš nav, viņam varbūt ir tikai tur gada, pusotra, 2 gadu pieredze, bet viņš baigi foršu darbus rāda, ja? Un es teiktu, ka ir jādraudzējās, mēs visi esam tā iekšēji, bet mums vajag tā kā bišķiņ ārēji. Un tas, ko es ļoti tagad daudz skatos tieši uz Eiropu, ir veidot sadarbības, ja? Kad, hei, sadarbojamies, radam šo ideju kopā. Peļņu tur atkal, tad tur dalam, ja? Tā ideja, ka vairāk sadarboties, teiktu, jā. Nevajag baidīties, pareizāk, nevajag baidīties sadarboties, bet ar idejām nemētājies. Neesi bez maksas tur, bez mazliet kā AI, kas bez maksas vienkārši met idejas, ja? To ar to var pelnīt īstenībā. Šī sadarbība, es domāju, jau tagad ļoti tiek attīstīta arī mācību izglītības iestādēs, jo gan vidusskolā, gan arī tagad studējot koledžā ļoti daudz dažādu grupu darbu, un grupu darbu gan ar kursabiedriem, gan ar citiem programmas kolēģiem, un tad tā tiek attīstīta, kas liekas reizēm nepatīk tie kaut kādi grupu darbi, un labāks izdarīšu ātrāk viens pats, un būs mieras, bet tomēr tā sadarbība, tā komunikācija, spēja strādāt ar dažādiem cilvēkiem, spēja uzklausīt dažādas viedokļus, tā
pēc tam ļoti Tikko palīdzēs iedeva arī ļoti karjeras labu dzīvē. atslēdziņu. Mācēt uzklausīt viedokļus. Bet šeit man ļoti patīk, kā uzņēmēja Elīna, kas ir, teiksim, manas tāds otras darba vietas, vadītāja kompetenci centrs, kas ir mūžgadības iestāde, kuras strādāja kā lektors gan uz tīmekļa vietu izstrādi, gan e-komerci, tā kā, ja kurš var nākt mācīties, ja mācīšu, kā viņa saka, ir jāmāk atšķirt, kas ir veselīga kritika, kas tiešām ir kritika, ja, nevis kaut kāds tur, kā saka, dīvānā sēdētāji, kas sēž neko nedara un īsti neizprot, ko viņi saka, un viņi mēģina to kritiku tagad tev iedot. Kā jāmāk sadalīt? Ir jāmāk uzņemt kritika, nevajag apvainoties. Man ar to arī bija vispār problēmas. Un Jānis, man liekas, man to dresēja vienkārši, kad ir jāiemācās. Un es esmu tagad jāiemācies. Un es laikam esmu jau iemācījies tajā līmenī kā Elīna, kad es jāmāku izšķirot. Jā, tu vari pateikt, es pateikšu jā, bet galā es noteikti izanalizēšu un sapratīšu, ko pat, ja tā kritika būs slikta, varbūt tur kaut kas ir, ko es varu paņemt. Un to vajag iemācīties darīt. Tas baigi Mēs visi notur. domājam, savādāk, un katrs to redz no savas skatu punktu, un mēs nevaram redzēt tā, kā redz kāds cits. Katram ir bijusi tā sava dzīves pieredze. Jā, bet vajag kritisko domāšanu ieslēgt. Tas pats, kas par ziņām, pa televīziju, visu nevajag ticēt visam, nevajag visu uzņemt, un tagad visu iet un tur darīt. Ieslēdzam kritisko domāšanu. Jā, domājam kritiski. Tad padalies, varbūt kāds bija tavs tas pirmais uzvaras brīdis tavā karjerā, kad iespējams saprati, ka jā, tas strādā. Kādu sajūtas toreiz arī valdīja? Tas uzvaras brīdis laikam bija tāds, kad ir viens projekts, ienāk otrs projekts, ienāk kaut kāds trešais, un cilvēki galā saņemot ir vienkārši emocionāli, jo tie budžeti nav bijuši lieli, bet viņi saņem tiešām to, ko viņi vienkārši varēja varbūt sapņot un iztēloties. Tas bija mans uzvaras brīdis, kas sapratu, jā, ka mana tā ideja, mans tas nospraustieties turakmeņi būtu pieejamam ikvienam, neatteikt to palīdzības roku, jā, kad arī pa tiem 300-400 eiro budžetu izveidot un iegūt galā tādu digitālu pakalpojumu, jā, kas ir tīmekļu vietni vai tur kaut kāds mini e-komercija, super maziņš tur 2-3 produkti, jā. Jā, tad es sapratu, esmu pareizā, tas man lika saprast viss, es eju, es cīnīšos, un es parādīšu, ka šī sfēra nav un visi neplēš. Kā tāds saka, jā, bet jūs jau plēšat, jūs jau visu tur dārgi, jums jau tur luksus dzīve, ja tu jau, tu IT strādi, tu lapas tais, tā jau tur krūta mašīna, brāsā jau tev tur laba mašīna, īstenībā nē. Baigi daudz pēdējā laikā vispār ļoti reinvestēju uzņēmumā. Sistēmas, kaut kādi šī līdzdalība šajā otrā uzņēmumā, kur arī jaunieši ir apvienojušies, un tā reinvestīcija notiek ļoti daudz, jā. Kā es saku, finanses ienāk, un finanses tik pat ātri aiziet. Ne jau tāpēc, ka es iztērēju un nopērku tur Louis Vuitton kurpes vai somiņu nopērku, jā, Gucci vai ko, bet es reinvestēju, jā, es nopērku kaut kādu lielāku serveri, es slēdzu līgumu pa lielāku summu, es iegādājos kaut kādu pakalpojumu, kur tad, piemēram, arī tagad arī, jā, kaut kā tie projekti sanākuši, bet es skatos, diezgan liela summa man ir jāinvestē apakaļ, jo es gribu pārdot paplašinājumus lētākām izmaksām nekā viņi maksā, un ar visiem šiem lifetime deal un visu pārējo, būtībā mūža licence, ja? Licences, ko mēs aģentūru saņemam, tad mēs esam saslēguši ļoti daudz līgumus, man liekas, mums ir 130 pāri līgumi, tieši no pašiem paplašinājumu veidotājiem, programmētājiem, ražotājiem, tā kā pavisam drīz var sekot līdzi, kasam būs jaunums, un tas pats servers, jā. Lai pārdotu tev serveri, iedotu tev serveri vietu, man ir jāpērk jau startā ļoti daudz jaudas un jāsadarbojas ar kādu. Lai nevajadzētu šādā telpā izbūvēt servers, man ir jau kādu, atkal sadarbība ar kādu. Jā, tā kā tā. Atskatoties uz savu uzņēmējdarbības sākumu, kā mainījās tavs skatījums uz biznesu no ieiešanas šajā brīdī līdz brīdim, kad tu esi sevi, teiksim tā, nostiprinājis jau šajā tirgu? Es domāju, ka, cik viegli, cik skaisti, cik viss ir rožaini, nauda plūst, strādāju 2-3 stundas dienā, viss notiek.
līdz es aplausos, kas strādāju 16, 17 stundas dienā, brīvdienu, nu, varbūt atļaujos pusdienu kādu paņemt, vai nu kādu sestdienu, vai kādu svētdienu tiešām paņemt tā, ka, saprotu, mājās ir tāda nekārtība, visu vajag sakārtā, tad tu paņem to brīvdienu, ja? Vai tiešām, ka tu jūti, ka tu sāc degt laukā, ka tu sāc sajust, ka tev jau iekšēji organisms rauj stop krānu, tad tu paņem brīvdienu, izbrauc pie dabas, kaut ko padari, jā, vai draugiem satiecies. Jā, īstenībā tas bizness nav viegls. Latvijā, es teiktu, viņš arī nav, nu, tā kā valstī, dažādiem notikumiem un lietām viņš nav viegls. Bet, kā es vienmēr saku, ka biznesa vadīšana tiešām tur paliek cilvēki, kas ir tur tādu enerģiju, gribas spēku un mega liela motivācija. Jo pirmos gadus tu aizmirsti par 1000 pelnīšanu. Ja, kā mēs tikko runājam, baigā reinvestēšana notiek un augšana un viss, ja. Protams, ja tu atrodi investors, kur tev tur 1000 ir gatavi ieinvestēt, jā, bet tā kā manā stāstā, kad es sāku ar 10 eiro, kas bija kabatā, tad būtībā es varētu to pilnīgi sākt to nulles visu, ja, jo servers un sistēmas jau maksā jau pār 100, nu, tā kā man kā aģentūras plānu ņemot, ja, lai klientiem viss būtu labi. Jo es nevaru lietas vienkārši darīt pavirši. Es nevaru nodot projektu, ja tur es redzu, ka tur pa milimetru kaut kur nav un neiet labi. Es nevaru. Man laikam, jā, tas perfekcionisms ir iekšā. Es laikam esmu attīstījis. Man tā kā bija iekšā perfekcionisms, bet tas biznes ir viņu vēl vairāk attīstījis, bet jau attīsta pārāk labi, ka man sāk kaitināt viņš, ja? Nu, kad jau iet kā mēs sākumā runājam, galējības, ja? Tāpēc, jā, man ļoti izmainījās. Bet pateicoties, un šeit es negribu nobiedēt, vienkārši pateikt to realitāti, ka biznesa uzņēmējdarbība prasa ļoti daudz. Tu esi no sākuma apkalpošanas speciālists, pārdevējs, uzņēmējs, grāmatvedis un vēl vispārējais PR un mārketings un viss, ja? Tu jau sāc attīstīt, tu jau sāc jau pamazām pieņemt kaut kādus cilvēkus darbā. Tad tev tā ikdiena paliek vieglāka, bet tad atkal, kā smējos, Magona stratēģija, atkal kaut ko jaunu paņem, nu, atkal kaut ko klāt paņem, nu, kaut ko reinvestēt, kaut ko attīstīt, jo es nevaru palikt tajā līmenī, jo man nemitīgi vajag celt to latiņu augšā. Varbūt mēs izlutināsim tos Latvijas uzņēmējus, ja, kad latiņa ļoti augsta un beigās tu samaksā tikai 300 eiro par to, ja. Bet, laikam būs sirsniņā tāds mieriņš, ka tas labas lietas darīs un kaut ko pamainīs. Tā kā uzņēmējdarbība iedod tādu baigo domāšanu, viņa uzaudzē tev tādu ļoti spēcīgu ārēju ādu, un tu daudz kaut kādas, es domāju, par ko es tā kā pārdzīvoju pamatskolā vai profesionē, tas vispār ir nieks tām problēmām, kas man šobrīd, nu tā kā uzņēmējdarbībā nāk. Un pēdējā laikā man vispār tāds problēma, ok, es atrasināts, jā, aizmirstu, eju tālāk. Tas man laikam ir to jāmācīs. Nu, būtībā uzņēmējdarbība iemāca daudz. Viņa iemāca daudz. Pozitīvā ziņā. Manuprāt, tas arī ir ļoti jauki, tad, kad tu dibini arī uzņēmumu, un sākumā tu esi viens cilvēks par visiem, kas, protams, tā kā ir ļoti, ļoti sarežģīti, ļoti daudz spēka. Tas kings liels. Jā, bet toties tu atkal to savu uzņēmumu iepazīsti pilnīgi no visām pusēm. Jā. Ļoti spēcīgs kodols. Jā. Tu zini no visām pusēm, kā viss strādā, un tad arī uzņemot tos jaunos cilvēkus, jaunus kolēģus savā komandā, tad tev arī varbūt būs vieglāk definēt, kā tam cilvēkam strādā. Es teiktu, būtu vieglāk ievirzīt. Jā. Jo, ja viņš tiek dibināts, un tad neviena otra puse tur tā īsti vēl nezina, un tad noteikti tā kaut kāda mīņāšanās, nezinu, no kuras puses, ar ko labāk, kā labāk, un tad, kad jau daudz maz ir kaut kāds pamatiņš, tad arī Jā, es varu. Tas ir tāpat, kā mēs aizējam uz jebkuru darba vietu, un mums ir parasti kaut kāds, vecākais darbinieks mūs tā kā apmāca konkrētajiem darba pienākumiem, ja? Vai nu tu ej tur veikalā strādāt, vai tu strādā birojā, telepārdošanā, administrācijā, finansēs, jebkura analītikā, jebkura tev pirmo laiku ir kolēģis, kas ir lielāku pieredzi tajā uzņēmumā, tajā jomā, viņš tev ir kā atbalsts, ja? Un šajā brīdī es varu teikt, ka jā, kad es iepazinu katru to pusi, un jau cilvēkam, kas nāk tajā konkrētajā
pozīcijā, vietā, es viņam saku, klausies, es testēju to, nestrādāja tas, nestrādāja šis, bet man jau tur arī pretī nāk cilvēks, kas ir tādu, savu tādu dzīves pieredzi, profesionālismu savā jomā, teiksim tā, un šāds, ok, es saprotu, tas tev negāja tādēļ, jo, pamēģināsim šādi tā, un tad tas viss aiziet. Es jau iedotu, ka nav tas, kā tu teici, jā, atnāk un tagad domā, kā mums tagad to, ko mēs tagad testēsim, kā mēs tagad tur to. Bet vajag testēt, nevajag baidīties, vajag testēt. Es tev vienmēr saku, vajag testēt, jā, un nezinu, kaut kā visā veiksmīgi ir adaptējušies. Tu jau pieminēji ļoti daudz tādus spēcīgus ieteikumus, gan kādam, gan arī ieteikumus, ko, cik es noprotu, arī pats sev bija ieteicis. Varbūt padalies, kāds bija tas padoms, kuru tu vēlējies dzirdēt pirms ienākt uzņēmējdarbības vidē, ka kāds tev to pasaka? Laikam tas padoms, kur būtu gribējis dzirdēt pirms, ir, kad nebūs rožu lauks, kad ir vajadzīga apbruņošanās ar pacietību, enerģiju un mērķtiecību. Ja man kāds to būtu pateicis, varbūt nebūtu tik strauji un tik ātri un tik tā, viss tagad 10 eiro uzsākšu, dibināšu, iešu un darīšu, ja. Es varbūt, ja būtu padomājis kaut ko strateģiskāku padomājis, kaut kādu plānu, kaut ko tā, es būtu noteikti kaut ko izdomājis jau. Pašā noslēgumā gribētu tev palūgt arī kādu padomu jaunietim, kurš vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību, apsver to domu, bet nejūtās iespējams droši par savām spējām. Tad es teiktu, pasēdi, padomā. Skan drastiski, jā, bet, kā es jau iepriekš tikko teicu, jā, kad ja man kāds būtu pateicis, ka vajag nereālu, tādu saprast, ka vajag enerģiju, vai gribas spēku un apņemšanos, es gribu vienkārši pateikt to, ka, ja tu domā, ka tas ir vienkārši un tas būs viegli, tas nebūs, bet, ja tu spēj sevi motivēt, turēt tādā, atcerēs, turēt tādā disciplīnā, un arī bieži vien pateikt, nē, draugiem, paziņām, ģimenei, saprast, ka varbūt tev būs jāpārkāp kaut kam pāri, tev būs jānostājas par sevi, tad jā, tas tev ir domāts. Jo biznes, ir tāds. Biznesa vadīšana nav viegla profesija, kā es smējos, jā. Bet vienkārši, jā, apbruņojies ar pacietību, ar pašpārliecinātību, nepalaidē go pārāk augstu, bet lai tev ir tā pašpārliecība un vienkārši virzies un enerģiju, ģenerē idejas, roda risinājums. Es pēc tam atradu, man liekas, risinājumu, un risinu, kā parasti saka, pārdošanā vajag atrast tādu sāpes situāciju, tad tavu pakalpojumu vai preci, kas risina to. Man liekas, atradu to sāpes situāciju, kad aģentūras ļoti silti iesēdušās, un viņas saprot, ka var prasīt, un daudzi tie mazie startupi, mazie vidēji tiek atmesti kā uzņēmēji. Kā nav tev 5000, nav mums te ko runāt, nav 2000, nav ko mums te runāt, ja? Un es laikam atradu to sāpi, un es tagad eju, un tā kā es arī gribu sastāvot visus mazos, kas klausās mūs, nākat, jautājiet, atradīsim risinājumu. Ir aģentūra, esmu es, kas ir nolicis to kā prioritāti, un vienkārši zvaniet man, rakstiet, un atradīsim risinājumu. Un pārējie, ja tu gribi biznesu, ej, dari, bet rēķinies, ka tev vajadzēs strādāt nedaudz vairāk. Sākumā vajadzēs strādāt nedaudz vairāk, vajadzēs būt baigi lielam multitaskingam, bet to iemācīsies, un tas nāk dzīvē pa labu. Un jā, tā pašpārliecinātība, deksme, enerģija, disciplīna un mērķtiecība. Es gribētu teikt, ka vajadzētu iziet. Man liekas, vienam jaunietim arī teica, ka pamēģini izēj apmācības mūsu armijā, kas ir rezervisti šobrīd, un ņem tās rezervistu apmācības. Izēj to gadu apmācībās, un tev viss tas būs. Tev būs disciplīna, tev būs tā mērķtiecība, tev būs tā pašpārliecinātība, un tas pats arī biznesā. Labi, nevajadzēs tur karot, bet ne, un arī nevajag karot biznesā. Biznesā vajag draudzēties vienam ar otru, vienam otru atbalstīt. Jā. Man liekas, ka es diezgan daudz mazos uzņēmējus atbalstu šādā veidā. Es nezinu, ko citi domā, es nezinu, ko tu par to domā, bet es uzskatu, es atbalstu mazos uzņēmējus pielāgoties viņiem un arī izstrādāt projektu par 300 eiro budžetā. Jā, kā jau mēs sākumā minējām, viņi varbūt pagaidām ir mazi uzņēmumi, bet ar laiku par viņiem varēs dzirdēt arī visu pasauli. Tā kā ejam un daram, jā.
Tā kā paldies tev, Sandri, ka Paldies šodien tev. dalījies savā stāstā, savā Paldies. pieredzē, ieteikumos, un ka tiešām liela pārliecība, ambīcijām, ticība, drosme var dibināt uzņēmumu un sākt savu karjeru uzņēmēju darbībā. Klausītāji, paldies liels, ka noklausījies raidierakstu digitālais ankurs 1. epizodi. Seko līdzi raidierakstam, lai dzirdētu arī nākamās epizodes, un jau nākamajā epizodē mēs būsim kuplākā lokā, kur runāsim par laiku, prioritātēm, prasmi, tik galā arī ar kritiku, arī savas nišas atrašanu daudzveidīgajā uzņēmēja darbības vidē. To mums apskatīs gan ar uzņēmēju pieredzi, gan arī mums sarunai pievienosies viesis, satura veidotājs un sociālo mēdīju eksperts. Šodien dzirdētais kļūs par nelielu iedrošinājumu, uzsākt savu ceļu un atcerieties, ka katram no mums ir savs ankurs, kas palīdz noturēties un būt arī lieliem sākuma punktam. Ar jums kopā šodien biju es, Ilāna, mans kolēģis Sandris, un tad tiekamies jau nākamajās epizodēs. Atā! Atā!